Ritīgi solīgi. Šodien mēs esam atbraukuši uz Apex Motors. Teikšu jums godīgi, manā skatījumā viens no solidākajām vietām, jeb garāžām, kur esmu bijusi un ko es esmu redzējusi, tāpēc cepuri nost džeku priekšā. Bet te top auto pavisam jaunam sportistam, kuram šī būs pirmā sezona driftā. Iepriekš viņš ir saskāries ar driftu mazliet savādāk, bet nu viņš ir gatavs pats braukt. Tāpēc noskaidrosim, kā, kur, ko, kas, kā. Ejam! Nu, iepazīstinās ar sevi. Jā, sveiki. Mani sauc Gunters Punka, un es esmu Apex Motors īpašnieks. Un, nu, jau arī šogad? Nu, arī šogad autosportists. Jā, pagājušo gadu mēs bijām sponsori Hendrikam Dulbinskim, un šogad es izlēmu, ka pašam ir jābrauc, un tad, lūk, tā ir mūsu mašīna, ko mēs taisām tajā palēnām. Mašīna sākumā bija paredzēta vispār tikai tīru uz izstādi, kas bija pagājušā gada autoeksotika. Nu, un šogad tad mēs viņu jau arī dzīvē laižam. Pirmajā gadā, kad parādījās šāda veida dizains, bija ļoti vizuāli pievilcīgi. Un es atkal ieraugu to, un man patīk. Super. Ir tas tāds it kā minimālisms, bet tās krāsas ir košas un spožas. To novērtē mēdī arī vienmēr ļoti. Bet nu ir smuki. Vai tu pamanīji vispār, ka dizains ir pieskaņots mūsu pieņemšanas telpai? Nu jā. Tā tad no kaut kā jūs rodat, bet mašīna ir ļoti, ļoti, ļoti smuka. Super. Un tas ir mūsu jaunums, ja? Jā. Sezonas. Jā, jo mēs bijām laikam pagājušo gadu vispār vienīgie, kuri brauc ar strītā ar tādu uzpūstu mašīnu un bodīkitu. Jo man personīgi patika, mašīna taisa pēc manas idejas, kā es gribēju, un man ļoti patīk, kad ir cilvēki, kas riņķīs strādā kopā ar mani un var pilnveidot manas idejas realizēt dzīvē. Protams, tehniski mēs vēl te cīnamies ar vadiņiem. Parastais M52 B28. Cīnāmies ar vadiem, jo mēs nedodam citiem būvēt mašīnu. Mēs mēģinām paši burties cauri, līdz ar to mums problēmas ir vienkārši ļoti daudz. Bet nu vislabākais, kā zināt. Jo tad, kad gonkā tu būsi, tad tu būsi tas, kas zinās. Nevis kādu gaidīs. Jā, noteikti. Un tā ir tāda pirmā testa mašīna. Es jau Elīnai pačukstēju, kas man personīgi patīk. Un šitais ir tāds tīri izstādes auto, ko uzliks uz sacensībām, un tad jau redzēs, ko viņi varēs. Un ko es varēšu. Lai to mašīnu uzbūvētu, sākumā pietiks ar 400 zirgspēkiem, jo nu mēs negribam nosisties, mēs gribam pabraukt. Sezona nāk! Tie dūmi, tās skaņas, vienkārši no tā. Talismans ir? Kāds? Vilks. Nu labi, kā F1, kā Hamiltonam, es tev nelikšu noņemt nost. Nē, šitas nost neiet. Kaut gan īstenībā viņam degunā vairāk neliek izņemt. Bet viņam lika vienu brīdi visu. Nē, man ir obligāti vilks, tas iet ar mani. Apsolu. Ja būs problēmas tehniskajā, sarunāts viss. Es teikšu, kad ir. Tas ir iemūžināts, ja? Jā. Daini, viss ir akceptēts. Sorry. Obligāti, jā. Es izgriezīšu kaut vai cimdos caurumu, lai viņam uzlikšu ķiveri. Bet... Noteikti ņemsi kādu, kas tev pamācīs? Hendrikam nav izvēles. Mums ar Hendriku ir asins līgums. Tā kā asins līgums, jā. Bet vispār viņš ļoti daudz ko jau man iemācīja. Un es tagad piekopju 3 stilus. Ir 3 stili, kādos es mācos braukt, un viens no tiem noteikti ir Hendrika. Ir vēl kaut kāds tāds favorīts, kam tu esi uzstādījis kaut kādu latiņu pasakot, vai kurš tev arī vēl ir motivējis? Es noteikti esmu pasties. Ir tikai vēl viens cilvēks, kurš stils man arī patīk. Tas ir mūsu Latvijas jaunais braucējs. Jā, tas ir Nikolas Bertāns. Es skatos, kā viņš brauc, un man ļoti patīk. Viņam viss ir ļoti pludeni, ļoti tehniski pareizi. Un tas, kā viņš ko dara, ir diezgan līdzinās tam, kā man sanāk dabiski. Un līdz ar to man ir 2 favorīti. Viens no tiem noteikti ir Nikolas Bertāns, uz ko var pastīties. Un otrs ir mūsu komandas bijušais pilots Hendriks Dulbinskis. Tas smaids vienkārši tikai parūcināt un bišķiņu uz... Ir. Es nevaru. Tas ir tas, ar ko es nevaru. Man patīk. Jēkabpils. Trasi zini? Jā, abas. Jautājumu it kā nav. Nē. Sajies. Es domāju, ka jā. Daugavpils.
Biju, skatījos, starp citu, jā, arī es domāju, tur būs interesanti. Nākamais. Kulbilohu, Igaunija. Kalniņam. Nu, tur bija tāda specifika, es biju spoteris tieši tur, un tad es papētīju, kā braucēji braukā. Kā jau teicu, man personīgi, jā, Hendriks stils patika. Viņš dara visu precīzi, tā kā vajag, un Labi. ir no kā ņemt piemēru noteikti. Un nākamais, Ragans Katls. Jā. Bija pagājuši gadu? Nē, Ragans Katls, es domāju, ja es pārējās nobraukšu trasi un nesasitīšu mašīnu vai vēl kaut ko, tad es turien varu iet. No ātruma man bail nav, no tā viss man bail nav. Ragans Katls jau nav tas, ka viņa ir bijusi ātrākā. Viņa ir tā, ka viņa ir nepārredzama. Un tad, kad tu nāc tajā pirmajā, tad tu tiešām tev ir pilnīgi uz izjūtām, jo tu neredzi, kas ir pēc tam. Jā. Bet es parasti saku tā, ka tā Igaunija Kulbilohu ir tāds tā kā mazais treniņš uz Ragans Katlu, jo arī mainās reljefs, un tad jau ir Ragans Katls. Nu, un tad mums ir, protams, biķernieki. Nu, biķernieki, cik es saprotu, semī-pro brauc no pustrās. No pusītes augšu mēs. Es gribu izjust to sajūtu, jo es, kad braucu garām, tā sajūta, ka tev ir tribīnes un visi cilvēki kustās. Man liekas, tā ir tāda sajūta, ko tu noķer un tev viņa, kā autosports tam paliek tā. Nu, man tā liekas. Jā, un tad es tev piemetīšu tādu mazu asumiņu, tāpēc, kad es zinu, ka tu esi vispār driftam ļoti liels fans un ienākot patīkami sagaidīt tas, ka tu skaties driftmasteru. Jā. Un es redzu, ka tam visam sako līdzi, un tu arī esi gonkās un vispārējo, un šī ir tava pirmā sezona. Jā. Tava pirmā sezona semi-pro. Un lai tev ir vieglāk gatavošanās un viss, ka sezonas pirmais posms būs driftmasters konfigurācijā. Oho. Nu, tad man jāstājas mašīna ātrāk un jāpabrauc kāds treniņš. Savādāk es būšu tāds skandalozākā debija. Nav mandrāžu starta? Nē, vispār. Sākumā bija pats pirmais, es atceros pirmo dienu tajā pašā Raganā. Un tur džeki bija. Un es saku, davai es braukšu viens. Un viens tāds skatās uz mani. Da, ne? Es tev paspiedīšu. Nebūs tev. Tu nebrauksi viens. Es saku, bet viņš saka, nekas, visiem bail. Un tad bija tāds, jā, es baidījos vairāk par viņa mašīnu nekā savu. Bet īstenībā, zini, kas ir? Man patīk tava pieeja, tāpēc, ka tu nāc iekšā kā debitants, tu nāc iekšā semi-pro, bet es redzu kaut kādu to dzirksteli tavās acīs, un man vispār tāda sajūta ir, ka būs tik viegli. Man ar tā liekas. Bet redzēs. Es esmu tajā jau tagad pabijis, es redzēju, kā tur cilvēki ir, kā tas noteikti man patīk. Nu, es vēlreiz tev novēlēšu veiksmi. Mēs tiksimies nākamreiz trasē. Jā. Gaidīšu tev. Čau.